Vakar Saeimas deputāti noraidīja Latvijas Reģiona apvienības iniciatīvu paredzēt specifiskus sodus amatpersonām, ja tās finansē terorismu vai atmazgā naudu. Šis likumprojekts raisīs gana plašas domstarpības parlamentāriešu vidū, to skaidrot lūksim iniciatīvas autoriem. Mums studijā pievienojas Latvijas Reģiona apvienības līderis Mārtiņš Bondars. Labrīt! Labrīt! Rosinājāt par terorismu finansēšanu valsts amatpersonai piespriest cietumu no 18 līdz 20 gadiem, par naudas atmazgāšanu no 5 līdz 15 gadiem, ar iespēju arī konfiscēt mantu un aizliegt ieņemt noteiktus amatus uz laiku. Kāpēc vēlējāties krimināla likumā valsts amatpersonas un to atbildību izdalīt atsevišķi? Te jāsāk ar to, ka valsts amatpersonām kopumā, jebkurā Latvijas tautsaimniecības nozarē atbildība ir pat mazāka nekā ierīnas iedzīvotājiem. Un tā nav normāla situācija. Piemēram, kredīti iestāžu likumā šobrīd ir grozījumi par to, ka ierīnas bankas darbiniekam varētu būt soda nauda par piedalīšanos naudas atmazgāšanā 5 miljonu līdz 5 miljonu eiro apmērā. Savukārt par amatpersonām vispār nav nekāda runa. Vispār nekāda runa. Un tā nav normāla situācija. Ar šo iniciatīvu mēs faktiski vēlējamies uzsākt debats par to, kāda ir amatpersona atbildība. Jo tas, kas šobrīd Latvijā ir noticis, ir notikusi ilgstoša, liela apjoma naudas atmazgāšana. Vai tas ir bijis iespējams bez amatpersonu iesaistes? Un ja amatpersonām neparedzēt papildus sodus, vēl lielāks nekā privātpersonām, jo viņas atrodas privileģētā stāvoklī, tad pēc būtības tā ir tāda papīra tikai smērēšana. Bet ja amatpersona tiek pieķerta un viņa vaina tiek pierādīta, vai tad viņu netiesā kā parastu privātpersonu? Tas būtu nenormāli, ja tā tas notiktu, jo amatpersona atrodas ekskluzīvā situācijā. Viņa amatpersonai normālās valstīs ir daudz bargāki sodi nekā ierīnas pilsonim. Varbūt šī iniciatīva ir tapusi bažījoties par kādu konkrētu amatpersonu iesaist naudas atmazgāšanā vai terorismu finansēšanā. Varbūt jums ir informācija? Nē, kā jau es jums teicu, tad Latvijā ir ilgstoši notikusi naudas atmazgāšana lielos apmēros. Un runājot ar industrijas pārstāvjiem, viņi ļoti skaidri norāda, ka tas nav bijis iespējams bez amatpersonu iesaistes. Kuras amatpersonas? Par tām labāk varbūt televīzijā nerunāt, ja viena iemesla dēļ, ka tad iznāks, ka kāds atkal versīsies tiesā un teiks, ka tiek apmelots un netiek pierādījumi likt galdā. Tātad ir Bet jūs skaidrs. varētu nosaukt? Es varētu nosaukt, un man ir diezgan skaidrs zināms, kuri cilvēki ir tie, kuri zināmā mērā ir veicinājuši, pievēruši acis uz tiem procesiem, kur notikuši Latvijā. Vai jūs esat vērsies atbildīgajās iestādēs, ja jums ir šī informācija? Zināt, es esmu vērsies atbildīgās iestādēs par citiem jautājumiem, un tā vietā, lai saņemtu izmeklējošu darbību, es esmu saņēmis atrakstīšanos. Bet par šiem konkrētajiem? Man nav uzticība tām izmeklējošām iestādēm, kurās es varētu vērsties, lai šos jautājumus izmeklētu. Jums vienreiz atsaka, bet varbūt jāpamēģina vēlreiz. Zināt, tas, kas notiek šobrīd, tiesību sargājošās institūcijās, nav iepriecinoši Latvijai. Patiešām nav iepriecinoši Latvijai. Un tāpēc arī no vienas puses notiek šī vakar tika izveidot izmeklēšanas komisija, lai parlamentārā līmenī mēs runātu par jautājumiem, ar kuriem netiek galā valdība. Un te jau mēs sākam vai no valsts ieņēmuma dienesta vai citām institūcijām, kuras Latvijā šobrīd nepilda savas funkcijas. Un atnāk tikai premjers vai iepriekšējie 3 premjeri un tikai saka, viss ir valstī kārtībā. Bet tā milzīgā korupcija, nepavelti, Eiropas parlamenta pasūtītā pētījumā. Ja valstī ir zaudējumi līdz 5 miljardiem gadā, tā ir ļoti nopietna summa. Bet jūs kā tautas kalps šobrīd studijā publiski paziņojat par šādiem gadījumiem, vai tas tomēr neuzliek arī jums par pienākumu tad tiešām vērsties vēlreiz tiesības sargājošām? Man tas uzliek par pienākumu cīnīties par varu. Un tad, kad nonāk pie varas, tad arī mainīt šo situāciju. Jo zināmā mērā šobrīd vēršoties ar dažādiem iesniegumiem tiesības sargājošās institūcijās un dažādās, tas nav tikai vienā, bet dažādās, vai no es vai mani kolēģi, nav bijusi pozitīva virzība. Un ko jūs domājat, tie cilvēki, kur atnes informāciju, viņiem bail nav? Viņiem ir bail. Jums ir bail? Man nav bail, tāpēc, ka man, paldies Dievam, sargā gan Satversme, gan arī tiesības sargājošās institūcijas. Bet ierīnas pilsoni nesargā. Un tā ir milzīga atšķirība.
Saeima gan jūsu rosinātos likuma grozījumus noraidīja vakar, un jums arī izvērtās visai spraiga diskusija sociālajos tīklos ar Vienotības deputātu Andreju Judinu. Judins saka, ka jūsu ideja, jūs teicāt, paredz palielināt sodus, bet viņš saka, paredz pat samazināt maksimālo sodu. Šobrīd, piemēram, par terorisma finansēšanu var piespriest pat mūža ieslodzījumu. Jūs piedāvājat maksimālo termiņu 20 gadus. Kas ir šīs nesaprašanās pamatā? Ko Judina kungam, piedāvājat? tātad mums ir debats divos dažādās plaknēs. Ja? Judina kungs debatē juridiskā plaknē, un es debatēju politiskā plaknē. Un Judina kungam noteikti ir taisnība juridiskajā sadaļā. Ja mēs runājam par politisko, tad, protams, tas jautājums ir tā, cik amatpersonas un vispār cik indivīdi ir notiesāti Latvijā par šiem te nodarījumiem. Un tā atbilde ir 0. Tas kopējais apjoms, kas ir izgājis caur Latvijas finanšu sistēmu, ir milzīgs. Un jāsaprot, kāpēc ir tāda uzmanība pievērsta Latvijai. Kāpēc nebija tāda juridiski kvalitatīva šī iniciatīva? Tātad jautājums ir vai nu par politisku debati šeit ir runa, vai par juridisku noslīpēšanu. Juridiski vajadzētu būt noslīpētam šim te priekšlikumam pēdējā lasījumā, vai ne? Kā iniciatīva, kā politiska iniciatīva, tā var iet komisijā, lai tiktu debatēts par problēmas būtību. Bet ja tiek noraidīta vispār debati par problēmas būtību, tā ir milzīga problēma. Bet varbūt tad jums nepieciešams iesniegt vēlreiz šo iniciatīvu tikai juridiski korekti? Zināt, mēs varam sniegt dažādas iniciatīvas, un mēs to esam darījuši. Vai nu tas ir, piemēram, par to pašu transporta līdzekļu nodevu, vai par citiem jautājumiem, ir koalīcijas buldozers, kas vienkārši brauc pāri jebkuriem jautājumiem un ignorē jebkādas citas veselā saprāta iedīgļus. Šī te jaunizveidotā parlamentārās izmeklēšanas komisija, kāds būs šīs komisijas darbības, tā teikt, pievienotā vērtība? Ko konkrēti cerat, jūs partija arī atbalstīs šīs komisijas izveidi, ka tā panāks? Pirmkārt, mana lielākā cerība ir tā, ka šī komisija spēs publiskot tos jautājumus, kur šobrīd it kā ir valdības dienas kārtībā, bet tiek paslaucīti zem tepiķa. Kaut vai par to pašu valsts ieņēmumu dienestu. Mēs redzam, ka ir pietiekoši nopietni. Vai tad ir paslaucīti? Protams, ka ir paslaucīti. Saprotiet, ja jūs atklājat tik liela mēroga problemātisku laukumu valsts ieņēmumu dienestā un vispār nemainat vadību, tad man interesē, kam jānotiek valsts ieņēmumu dienestā, lai vadība tiktu nomainīta. Kādiem notikumiem ir jānotiek? Kam būtu jānotiek valsts ieņēmumu dienestā, lai nomainītu valsts ieņēmumu vadību? Jāmaina ir visa vadība. Te nav runa par vienu personu, un te nav runa vai pierādīt vainu vai nepierādīt. Esošā vadība simbolizē to lietu kārtību, kur tika atklāta jūsu kolēģu raidījumos. Bet jūs taču labi zinat, Bondarkungs, ka mūsu likumi neļauj cilvēkus atlaist no darba, ja nav pierādīta vaina. Vai es atvainojos, vai valdība ir nākusi uz parlamentu un lūgusi izmainīt likumus, lai varētu nomainīt vadību? Nav. Valdība ir nākusi vienīgais par knābu, lai atlaistu Jutu Strīķi par valsts ieņēmumu dienestu. Neviens no valdības locekļiem, ne finanšu ministri, ne valdības vadītājs ir atnācis un teicis, ziniet, mums neļauj likums atlaist vadību. Nē. Un tad labāk atlaist vadību, tiesāties ar to vadību 3 gadus, samaksāt sodu naudas, ielikt citu vadību un valstī ir kārtība. Bet tad tā komisija šobrīd nāks ar to gala ziņojumu pēc darba beigām un tad viss mainīsies? Redzēt, kas ir noticis. Piemēram, Islandē cilvēki uzzina par to, ka premjerministrs ir Panamā saķēpājies, vai ne? Iziet ielās, un faktiski premjeram jāatkāpjas. Es ceru, ka Latvijā vienā brīdī cilvēki būs gatavi protestēt pret to, kas notiek valsts institūcijās un pie varas, un vērtēt pie varas esošo rīcību. Un to nevar izdarīt citādāk, kā publiskojot to lietu stāvokli, kas šobrīd notiek vai nu valsts ieņēmumu dienestā, vai nu iekšlietu ministrijā, vai nu tieslietu ministrijā. Komisijai būs pieeja šai aizkulišu informācijai? Es ļoti ceru, ka komisija to darīs, bet mēs jau redzam pēc vakardienas, ka pie varas esošie visādā veidā mēģina to torpedēt. Jo pirmkārt, normāli būtu, ka komisija strādātu vismaz 1 gadu, ka būtu kaut kāds laiks komisijai darboties. Normāli būtu, ka šajā komisijā būtu vismaz 2 pārstāvi no katras politiskā spēka. Pie varas esošie piedāvāja 1 un tā arī nobalsoja par 1. Un faktiski, kas tagad sanāk? Tagad vasaras mēnešos, kad amatpersonas ies atvaļinājumos, tad komisijai būs lielais darba laiks. Man interesē, protams, cik produktīvi varēs komisija strādāt. Pats neticat tam, ka varēs produktīvi strādāt? Tas ir tiek likt zināms šķēršļi šai Kas no jūsu darbībai. partijas būs komisijā?
Gala lēmums nav pieņemts, bet ja būtu divi cilvēki, tad noteikti būtu 2 deputāti, tad noteikti būtu Jānis Ruks un Inga Bite. Tātad viens no šiem? Tagad, es domāju, ka viens no šiem, vai nu Inga Bite, vai nu Jānis Ruks, redzēsim. Tas ir frakcijas lēmums. Es domāju, pirmdien vai trešdien mēs par to lemsim. Un vēl noteikti ir jāpiemina arī tas, ka Eiropas komisija tātad paziņojusi par plāniem pārskatīt Eiropas Savienības patvērumu noteikumus. Un viena no tām iniciatīvām ir atkal šis ierosinājums, kas jau ir izskanējis iepriekš, ieviest obligātās bēgļu pārdales kvotas. Kā Latvijai būtu jārīkojas šajā situācijā? Iepriekš jūs esat teicis, ka Latvijai jāpilda savas uzņemtās saistības. Ko mēs darām tālāk, kādai jābūt valsts pozīcijai? Te pirmkārt jāmin tas, ka valsts premjerministrs, tā kā viņš bija vēl kandidāts, viņš bija tādā ļoti cietā Nacionālās apvienības pozīcijā. Nevienu bēgli, nevienu vairāk neko. Un tagad jau mēs redzam, kā premjerministrs pabraukājot uz Briseli ļoti tā mērķiecīgi mīkstina šo te pozīciju. Tātad acīm redzot, Briselē kaut kas notiek. Būtu labi, ja šis premjerministrs pārtrauktu tās iepriekšējās tradīcijas, kad premjers nerunā ar parlamentu. Kas tad īsti Briselē noticis? Man, piemēram, nav tieši informācija, kas tad tur tajā Eiropas padomē noticis. Man ļoti gribētos zināt, kādas saistības tā premjeras valsts vārdā ir uzņēmies, vai kādas saistības mums būs jāpilda. Iepriekšējā premjerministra arī klusēja, un tad vienā brīdī sāk saukt tikai ciparus. Katru mēnesi tie cipari aug. Kas tagad notiks? Es nezinu. Un Nīls Ušakovs ministrijas argumentus, uz kuru pamatu viņš ir atstādināts no Rīgas mēra pienākumu pildīšanas, nodēvējis par negaidīt vājiem. Savā preses konferencē Ušakovs lēmumu par atlaišanu sauca par politisku šovu un uzsvēra, ka ir pārliecināts par savām izredzēm tiesā. Un sīkāk par Nīlu Ušakovu teikto tiekoties ar medijiem stāsta kolēģi Anete Bērtole. Jā, sveicināti visi! Esam tikko atgriežušies no Nīla Ušakova preses konferences Rīgas domē, un jāsaka, ka tik daudz žurnālistu, tik daudz TV kameru vienkopus Latvijā ļoti reti gadās redzēt, un visticamāk tur bija arī ārvalstu žurnālisti, ļoti iespējams arī no Krievijas. Un kā žurnālistiem pavēstīja pats Ušakovs, tad tīri fiziski viņš savu līdzinējo vietu nemaz negrasās atstāt. Arī turpmāk viņš strādās no sava pašreizējā Rīgas mēra kabineta, bet, protams, dokumentu pārakstīšana un visi citi mēra pienākumi turpmāk būs Oļega Burova pārziņā. Un lūk arī neliels ieskats, ko tad Nīls Ušakovs teica savā pirmajā preses konferencē pēc atstādināšanas no mēra amata pienākumu pildīšanas. Es tiešām neparspēlēt biju izteikti pārsteigts, sagaidot tik nekvalitatīvu un tieši juridiskā viedokļa. Gan pieprasījuma pagājušajā nedēļā, gan arī rīkojumi, kas tika publicēti šodien naktī. Ja mēs runājam par tiem skaļiem paziņojumiem par 28 miljoniem, piemēram, par Rīgas satiksmi, par tiem nodarītiem zaudējumiem, tad es gribētu vēlreiz atgādināt, ka nevienu brīdi, gan balsojot domas sēdes laika, pieņemot šo lēmumu citas līmeņas, netika runāts ne par ko citu, ka šī nauda ir domāta kā kompensācija uzņēmuma Rīgas satiksme par visam tam grupam, kas izmanto sabiedrisko transportu vai no bezmaksas vai no ar atlaidēm. Ja tālāk ministrs un viņa attiecīgi padotie spēlēs ar iedzieniem pašu kapitāls vai pamatkapitāls, vai kā pareizāk būtu iegramatot šo kompensāciju, protams, viņiem ir tiesības to darīt. Bet tas noteikti nav nekāda veida traktējums, kā pat minimāli iemesls, lai varētu runāt par domas priekšstāja atstādināšanu. Daudzie citi parametri, kas ir izskanējuši tā rīkojuma, vispār izskatās smieklīgi pēc bērndārza. Jūs sakat, ka šie argumenti ir vāji. Kā ar visiem iepriekšējiem skandāliem, nanoūdens, neskaitāmie konsultanti, fiktīvi darbinieki, korupcija Rīgas satiksmē, nebeidzamais Baronielas remonts, arī mūžīgā bēgšana no žurnālistiem, jūsuprāt, jūs esat strādājis labi? Ja jūs esat pārliecināti, ka ministram tiesiskai valsti ir jāatstādina mērs par to, ka viņš nevienmēr atbild uz katra žurnālista jautājumiem, tad tas bija jūsu jautājums. Jūs esat nosaukusi lietas, kas jums konkrēti tāda vai cita iemesla dēļ nepatika, bet mēs patreiz runājam. Jā, un tieši, lai noskaidrotu, kas patika vai nepatika cilvēkiem, ir domāts, man tā liekas, tāds process, kas sauc vēlēšanas. Bet jūsuprāt, jūs strādājāt labi? Par šiem 10 gadiem, ja mēs runājam par to, kā es strādāju, ir padarīt daudz labas lietas un ir arī pieļauts tā skaita kļūdas. Paldies tev, Nīl, par nostrādāt kopā 10 gadiem. Ko es gribu pateikt? Es aicinu par šiem dažiem mēnešiem man uzticēt
pildiet pienākumu izpildītāji. Es gribu, es neteikšu zināmā mērā tehniski, bet es ļoti ceru noņemt visu to politizāciju, kas šobrīd ir. Kaut arī jaunajai konservatīvajai partijai neizdevās nosargāt deputātu Juri Jurašu no izdošanas krimināla vajāšanai, partija pielika pamatīgas pūles, lai Juraša gadījumam pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību. Partijas biedri un atbalstītāji pirms Saeimas sēdes rīkoja protestu, kuru apmeklēt partija aicināja radioreklāmās. Uz protestu pret Juraša izdošanu ieradās aptuveni 100 cilvēku. Piketētāji pieprasīja ģenerālprokurora Ērika Kalnmējera atkāpšanos, bet Juri Jurašu sagaidīja ar ovācijām. Jaunā konservatīvā partija Juraša izdošanai centās pievērst arī starptautisku uzmanību. Partijas vadītājs tieslietu ministrs Jānis Bordāns otrdien vērsās pie ārvalstu vēstniecībām Latvijā ar vēstuli, kurā izklāstīta partijas versija par Juraša kriminālu procesu. Par to plašāk Māra Klūgas sižetā. Jānis Bordāns stāsta, ka vēstuli par ģenerāla prokuratūras vēršanos pret Juriju Jurašu aizsūtīs aptuveni 30 demokrātisko rietumu valstu vēstniecībām. Bordāns vēstulē norāda, ka Jurašam sasniegumi korupcijas apkarošanā nesuši daudz ietekmīgu ienaidnieku, kuru līdzdalībnieki darbojas Latvijas tiesība aizsardzības iestādēs un ģenerāla prokuratūrā. Vēstuli Bordāns parakstīs kā jaunās konservatīvās partijas valdes priekšsēdētājs, nevis tieslietu ministrs. Vai jūs sagaidat kādu rīcību tad no vēstniecībām, kā atbildi šo vēstuli? Nē, absolūti nē. Tas ir, kā es minēju, tas ir situācijas skaidrojums, lai saprastu, ka valstī tajā ziņā situācija ir mierīga, ka neviens no politiskiem spēkiem, mūsu politiskais spēks, nerīko nekādu, teiksim, uzbrukumu valstī, jā, vai nemiera celšanu. Ka tas, kas notiek miermīlīgas pilsoniskas iniciatīvas ietvaros. Arī ārlietu ministrija Bordāna vēstuli uztvērusi kā skaidrojumu par JKP pozīciju, nevis centienus veidot atsevišķu ārpolitiku. Neviena vēstniecība ministrijā jautājums par to nav uzdevusi. Vienlaikus tas, ka tieslietu ministrs nedēļu pēc nokļūšanas amatā starptautiski apšauba Latvijas tiesiskumu, Saeimas ārlietu komisijas deputātiem šķiet dīvaini. Es biju pārsteigts, kad es to dzirdēju. Es kā diplomāts kaut ko tādu varbūt pats nedarītu un neatbalstītu, bet Bordāna kungam ir tiesības skaidrot savu viedokli, kā viņš vēlās. Šajā 13. saimā ir ļoti daudz jaunu pārsteigumu, un mums vienkārši tos ir jāizdzīvo. Es pat varu iedomāties, kā daža laba lielā kaimiņu valsts, kā piemēram Krievija, priecājas par šādu darbību, ko viņi varēs izmantot. Pasēties, kāds viņiem ir bardaks, ka pat tieslietu ministrs vēršas pēc tādas starptautiskās uzmanības pievēršot tiesiskumu, kas ir viena konkrēta cilvēka jautājums, kas ir tiešām plaši diskutējams. Taču vēstules ietekmi uz Latvijas tēlu ārvalstu pārstāvju acīs deputāts aicina nepārspīlēt. Es domāju, ka dažs labs vienkārši pasmīnēs pie sevis. Tādā ziņā. Tas viennozīmīgi nav tas, kas uzlabo Latvijas tēlu. Tikmēr Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts uztver, neko jaunu sabiedrotie no Bordāna vēstules neuzzināja, jo par korupciju Latvijā ir aizrādīts vairāk kārti, tīpaši no ASV puses. Tā kā no tā viedokļa Bordāna kunga mēģinājumi viņiem jau ir zināms pamats. No otras puses pilnīgi ir pamatots jautājums par to, kur ir tās robežas. Jo, protams, ka nākot 1. un 2. dienā par tieslietu ministru un sākās jau konflikts ar ģenerāla prokuroru, tas, protams, ka rada jautājums par to, cik šī sistēma ir sakārtot. Faktiski tas pierāda to, ka šī sistēma ir nesakārtot, ka nav savstarpējas uzticēšanās. Profesors arī uzskata, ka Bordāns ar vēstuli vēstniecībām drīzāk gribējis mobilizēt savus atbalstītājus, kaut gan formāli adresāti ir citi. Māris Klūga, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.